Manai mammas šujmašīnai bija sūdzības par to, ka mammai bija sūdzības. Manai mammai bija sūdzības, ka šujmašīnai ir kaut kādi trokšņi parādījušies. Par trokšņiem es nezinu, bet es atradu, ka viņai nav balansā augšējais spriegotājs ar apakšējo spriegotāju. Un līdz ar to apakšējais melnais diegs ir redzams augšpusē, lai gan viņam vajadzētu atrasties pa vidu audumam un īsti viņu nevajadzētu redzēt. Tā kā vienā pusē vajadzētu būt baltam diegam, un otrā pusē melnam diegam. Tas arī viss, ko vajadzētu redzēt. Nu, tādiem biezākiem 4 kārtās, ja šuj. Tad mēģināšu noregulēt tagad, iztīrīt apakšējo kuģīti un apakšējo spriegotāju, kā arī iztīrīsim augšējo spriegotāju. Esam attīkuši tik tālu. Kas pa vilnu. Viss pilns jāizpūš un jāiztīra. Būs mana pat īsti nav jāatbūna ārā, gribēju parādīt. Šeit ir tāda kā dakts filča, kas eļo kuģīti. Un šeit ir jāsapilina eļa jāsalī. Lūk, esam ieeļojuši visu kustošās daļas šeit un šeit. Viss, kas kustās, to esam ieļojuši, un tagad laiks spriegotāju iztīrīt. Es parādīšu, kā tīri spriegotāju. Lai iztīrītu spriegotāju, nepieciešams koklons audums. Salokam šādi te uz pusēm un liekam iekšā spriegotājā un uz augšu uz leju. Lai iztīrās viss netīrumi un putekļi no viņa ārā. Ko tādu mājas apkopu esam veikuši, tad visu saliksim kopā un pastīsimies, kā strādā šujmašīna. Un ja atkal nebūs pareizi nestrādās spriegojums, tad paregulēsim spriegotāju.